siert, kas ar patiesu smaid, ar atvērtām acēm un puspavērt muti, tev skatās viers un brīnas. No kur puš šitāds putniši gadījies? Šis putniš šorīti pamodies bebrene. Un tad es domāju, ko man sadārt? Va skriet uz Rīgu, kur turisti dižais saiet Ķīpsalā, va braukt tad īš Bogan, caur Daugavpilu un nobraukt šorp uz Viļāniem. No siet, protams, bija tuvi pie tiem Viļāniem, bet darbs pras, lai es āskrodelējas prom uz Dišpilsētu. 4 no rīta šofers klope pie dorem. Mēs vienam te paša viesnīca gulēja, un dežurants viņam jau bija apstāstījis, ka pasažieris guļot turpat blakam. Nu, ko tad dārs, ja jau ir pamodināts, nevar teikt, ka darbi nokavējis. Krodelējās iekš tajā autobusā, brauc pa ceļam višķi pasnauž, bet gāliņā ziņš, dziesams un daņķi. Tā gribas šorp. Ķīpsalais ātri vien tik galā savu darbu, apskaties pulkstene, vēl ir vāļs. Mudīgi, ka vēl plēsts uz ceļu, viers, brauc šorp, neko nav nokavējis, pat no programmā nav uzspējuši izstrīpot. Nu, tad es jums izstāstis, kā mani gājis par to zaļumbalvu. Tu gribēji dzirdēt, kas esi? Es izstāstniec no ventiņiem, kas nedzīvo mājas, tāds īstens klaidons, visbiežāk man tagad var satikt autobusā. Agrāks gads es nebiju tik drošs uz ceļa. Es dzīvoju pa māju pie vecām tradīcijām, audzināts daudz bērnu ģimenē pie darba, un es zināju, ka tai dzīve darbs dzen darbu. Un kas nemāk strādāt, tas nemāk dzīvot, tā teica māte. Un ar stāstīšanu tu tāļa netiks, tāpēc tūru mut, jem grābekli un ies uz pļāvu. Ja klaustā māte bija uz pistungam, es iedaru. Tu zini, jūlija mēnesi, kad darbs dzen darbu, nebriesmīgs spiež tā sauli uz gāliņu, tu nomet kamašs un āziet basam kājam. Tēs adakšam, dur, sienu un krauč upe pa ceperi, māte višķi piegrāba pēc, bet mani javālo jaunpļautais gabals. Es nu tā griežu uz riņķi, bet doma pa balli, tu zini, cik smuka. Kamēr tas dižas šķūns ir tukšs, tur ir tik pulk rūms, un kas sanāk no visādām malām, tur izskudināt tos mētiķus uz visam pusēm. Es tā ceru, ka man ar kāds varētu skudināt uz riņķi. A man tikai tas sienas, uz riņķi. Es paceļu acis, un ko es redzu? Pa ceļu viers nāk viens pajauns cilvēks, tās dišpuis, izskapt pār pleciem. Viņš nāk taisen uz sēdu. Kāds sienas mētiķam prātā? Nekāds sienas, svešs puis, tas ir jānorauga. Kas viņš ir? Es skatos, gāli viņam ir uz plečiem. Nu tāds rumpen noaudzis, prātīgs, neiet pa lēkdamies, bet soļus liek prātīgi. Varbūt viņam arī prātiši ir prātīgs, un tā nu jānoskat ir tā riktīgi. Skates, duja atšpiere, zem acem, tāds degans. Nē, nu pa degan to nevar saukt, man ir tāds maz deģišs.